Es tev gribu uzdot ļoti dīvainu jautājumu. Iedomājies, tu rīt no rīta pamosties, un pirmo reizi pēc ilgiem laikiem tev vispār nav bail. Tu no rīta pamosties, un tev vispār vairs nav bailes. Kas būtu pirmais, ko tu izdarītu? Kaut kas tāds, ko tu jau ilgu laiku varbūt esi gribējusi darīt. Tu vari darīt jebko, teikt, ko tu gribi, vienalga ko, bet tev vienkārši nav bailes. Kas būtu tas, par ko tu vispirms padomātu šādā situācijā? Var padomāt dažādas situācijas, kas var rasties, piemēram, vai tu rakstītu tiem pašiem cilvēkiem, kuriem tu raksti. Vai tu darītu visu to pašu, ko vakar, ja tu pamostos pilnīgi bez bailēm? Vai tu pavadītu dienu tāpat kā iepriekš, ja tu pamostos un tevī vairs nebūtu bailes? Savā pieredzē ar cilvēkiem es bieži saskaros ar to, ka viņi ļoti daudz savā dzīvē nemaz nedara, pamatojoties uz baiļu rēķina. Viņiem ir bailes, tāpēc viņi nedara. Ļoti daudz patiesībā dzīvē nosaka bailes. Nevis tas, ko cilvēks vēlas, bet tas, kādas viņam ir bailes. Par ko viņš baidās. Un varbūt, ka tev arī ir aktuāli tas, ka tu gribi kaut ko pateikt, bet pēc tam pienāk brīdis, kad tev tad ir jāsaka, bet tu apkusti. Tev gribās kaut ko izdarīt, pienāk brīdis, bet tu nemaz neizdari. Piemēram, tā situācija, kad gribās kaut ko teikt un tu apkusti. Ne jau tāpēc, ka tu nezinātu, ko teikt, bet kaut kas iekšā apstādina tevi, ka tu nemaz nepasaki. Nevis tāpēc, ka tu aizmirsi, bet tur apakšā ir cits iemesls. Kas tas ir, kas apstādina? Varbūt kādai ir bijusi tā situācija, ka pirms pašas sarunas vai pirms paša notikuma kaut kāda, kas ir nākotnes notikums, tu iztēlojies vienkārši savā galvā entos scenārijus, kā tas notikums varētu notikt, ko tur varētu tu teikt, ko tas otrs cilvēks pateikt vai izdarīt. Un beigās, kad pienāk tas konkrētais brīdis, notiek pavisam citādāk, nevis tā, kā ir izdomāts. Vai arī tu vispār nemaz neko nepasaki no tā, kas ir ieplānots, tu vienkārši klusē. Ir interesanti papētīt šo situāciju dziļāk, kāpēc tā vispār notiek. Kāpēc cilvēki tā mēdz darīt? Var paņemt konkrētus piemērus, vai ir gadījies atvainoties par kaut kādām situācijām, par kurām tu nemaz nejūties vainīga. Pat vienkārši atvainoties par to, ka tu pat nemaz nesaproti, par ko tu atvainojies, tu vienkārši atvainojies. Vai ir gadījies piekrist otra cilvēka viedoklim, lai tikai neizceltos konflikts. Un vēl kāda cita situācija, ka tu pasmaidi, lai gan iekšēji nemaz smaidīt negribētos. Tu ārēji smaidi, lai gan iekšēji reizēm pat gribētos raudāt. Nevis smaidīt. Patiesībā ļoti daudzām sievietēm ir tieši šādas situācijas. Jau pēc kāda laika tām sievietēm šīs visas situācijas liekas pavisam normālas, un viņas nemaz nepamana to, ka viņas tā dara. Var iedomāties vēlreiz to pašu, ko es teicu pašā sākumā. Iedomājies, ka tevī vairs vispār nav bailes. Vispār nav bailes. Tu no rīta piecelies un viss. Tev nav baiļu sajūta. Tev nav jābaidās par neko. Un vai ir kāds cilvēks, kuram tu beidzot kaut ko pateiktu tādu, ko tu ilgu laiku neesi saņēmusies pateikt? Vienkārši tev nav bailes un tu pasaki. Vai tev nav bailes un tu izdari kaut ko attiecībā pret kādu cilvēku, ko līdz šim neesi uzdrīkstējusies darīt tikai baiļu dēļ? Kas būtu tās lietas, kuras tu teiktu vai ko tu darītu?
Nu, tu vari aizdomāties, vari padomāt vienkārši savā gadījumā, kas tas būtu. Varbūt ir kāda situācija, kad tieši, ja tev būtu, ja tev nebūtu bailes, tad tu nemaz neteiktu. Un tad jautājums ienāca, vai vispār ir iespējams izslēgt bailes. Tas jau kā instinkti un refleksi. Kaut kādas bailes jau paliek, vai ne? Kaut kādas bailes paliek, bet ne visas bailes droši vien ir tādas nepieciešamas ikdienā. Protams, ir kaut kādas bailes, uz ko cilvēkam ir vajadzīgs baidīties, lai izdzīvotu. Bet ikdienā, strādājot ar sievietēm, viņām bailes ir daudz lielākā mērā nekā tas būtu vispār tā kā pamata nepieciešamības bailes. Daudz plašākas. Varbūt kādā saskarsmē ar kādiem cilvēkiem tu pirmo reizi varētu pateikt nē, ja tev nebūtu bailes. Pirmo reizi kādam atteiktu. Pirmo reizi tu varētu izvēlēties sevi kaut kādās situācijās, kur tu vienmēr esi piekritusi. Varbūt kādā situācijā tu pirmo reizi pateiktu, ka tev sāp, jo tas otrs cilvēks, piemēram, vispār var nezināt, kā tu jūties. Tu pirmo reizi atļautos runāt par to, ko tu vēlies, kā tu jūties, kā tu vispār uztver kaut kādu situāciju, ko otrs cilvēks var nemaz nezināt, ka tā ir. Varbūt, ka tu pateiktu kaut ko tādu, ko tu gadiem esi klusējusi. Un tad interesanti ir aizdomāties par to, kas tad notiktu ar apkārtējiem cilvēkiem, ka viņi piedzīvotu tevi tādu, kurai nav bailes. Ja viņi piedzīvotu to, ka tu pēkšņi vairs nebaidies, viss, tu vari būt tu. Tu vari teikt, ko tu vēlies, tu vari neteikt, ko tu nevēlies, un darīt to, ko tu vēlies, un nedarīt to, ko tu nevēlies darīt. Viss, tev vairs nav bailes, un tu vari dzīvot uz 100% tieši tā, kā tu vēlies. Kas notiktu ar apkārtējiem cilvēkiem? Un tad jautājums, vai viņi būtu pārsteigti? Vai viņi spētu pieņemt tevi tādu, kāda tu esi, bez bailēm? Varbūt kāds no taviem līdzcilvēkiem būtu dusmīgs par to, ka tu esi tāda, kāda neesi bijusi līdz šim. Varbūt kāds izbrīnītos un jautātu, kas ar tevi ir noticis. Tu taču parasti klusēji, tagad vairs neklusēji. Tu taču parasti visam piekriti, ko es teicu, tagad kaut kā vairs nepiekrīti. Tu pirms tam pielāgojies, tagad kaut kā dari pa savam, kas ar tevi noticis, vispār kaut kāda dīvaina. Varbūt kāds pat teiktu, ka tu esi prātā sajukus no tā, ka tev vienkārši vairs nav bailes. Piemēram, pateikt to, ko tu domā, vai darīt tā, kā tu gribi. Kāds varētu nosaukt tevi par egoistisku, par to, ka tu jau taču domā par sevi. It kā tas būtu slikti domāt par sevi, vai ne? Cilvēki, pieraduši pie tā, piemēram, kad tu baidies, ka tu neesi tu pati, tu esi izdevīga citiem. Un kādam tas būtu tiešām liels trieciens par to, ka tu beidzot esi tāda, kāda tu pati gribētu būt. Tu esi tāda, kāda tu esi, tu vairs nebaidies, tev tas būtu forši, bet kā būtu ar apkārtējiem cilvēkiem? Interesanti ir tas, ka dažas sievietes pat nemaz nezina, kādas viņas būtu bez bailēm, ka ir tik ļoti pierasts savu dzīvi vispār veidot un pakārtot dažādām bailēm, ka vispār nav ne jausmas, kāda tu kā sieviete būtu, kāda tu būtu kā mamma, kāda tu būtu kā sieva, kāda tu būtu kā draudzene vai meita, visas tās lomas, arī darba kolēģe, kāda tu būtu, ja tev nebūtu bailes. Kāda tu būtu? Un daudzas sievietes ir tik ļoti pieradušas dzīvot ar šīm bailēm, ka viņas pat, nevar iedomāties, pilnībā nevar iedomāties sevis versiju vienkārši dzīvē bez bailēm. Un tad nākamais jautājums, par ko var padomāt, vai tu atceries sevi, kāda tu biji pirms gadiem? Pirms vairākiem gadiem, kad tevī nebija tās lielās bailes, kad tevī nebija kontroles, kad tev nebija vairs sevi tā jākontrolē. Pirms tu sāki sevi kontrolēt un pirms tu sāki baidīties,
vai tu atceries, kāda tu biji tad? Kāda tu biji tajā brīdī, pirms tu sāki satraukties par to, ko par tevi padomās? Pirms tu sāki satraukties par to, vai tu nokļūdīsies, vai tu visu izdarīsi pareizi. Pirms tev bija jādomā par visu to, ko tu tagad domā. Tas viss satraukums, tās visas raizes, kas tev ir nākušas klāt ar gadiem. Vai tu atceries, kāda tu biji tad, kad tev visas šīs, tā teikt, negatīvās baiļu pieredzes nemaz nebija? Vai tu vispār spēj atcerēties tādu sevis versiju pirms visām šīm bailēm? Un tālāk mēs varam paskatīties vēl vienu citu aspektu. Tā godīgi paskatīties, ja tu zinātu, ka tevi neviens nenosodīs, tevi pilnībā pieņems, neviens uz tevi nedusmosies, neviens tev neko nepārmetīs, neviens no tevis neaizies, ja tu to visu zinātu. Tu būtu pilnīgā drošībā, tu vari darīt to, ko tu gribi. Un viss. Nekādas sliktas sekas no tā nebūtu. Kas būtu tas, ko tu gribētu darīt? Un varbūt kādai ir doma par to, ka nemaz nezini, kas ir tas, ko tu gribētu darīt, ja nebūtu bailes. Un tas ir ļoti interesanti, ka cilvēki var būt pieraduši tik ļoti baidīties, ka viņi pat nevar iedomāties savu dzīvi bez bailēm, savas darbības bez bailēm. Un tad ir interesanti sesijās un konsultācijās satikties ar sievietēm, kuras daudzu gadu garumā, piemēram, sievietē ir 50 gadi, un viņa savā vecumā īsti pat saprot to, ka viņa nemaz nezina, kas ir tas, ko viņa līdz galam vispār grib savā dzīvē. Un jā, viņa pilnīgi nezina, ir jāsāk viņai uzdot konkrētāki un dziļāki jautājumi, lai viņa vispār aizdomātos un saprastu, kas ir tas, ko viņa gribētu. Kad cilvēks ir tik ļoti attālinājies no sevis gadu garumā, baidījies, licis fokusu uz citiem, kad tik ilgi nav atļāvis sev dzīvot, kad uz to jautājumu, ko tu vispār vēlies, atnāk jau atbilde vienkārši es nezinu. Noslēgumā es varētu pateikt to, ka es gribu, lai tu no šī laiva neaizej prom ar atbildēm. Tieši pretēji. Es gribu, lai tu aizej no šī laiva prom ar jautājumiem. Ar jautājumiem par to, kāpēc tu baidies, kāpēc tu nedari, kāpēc tu paļaujies uz savām bailēm, atliec kaut kādas lietas, nepasaki kaut ko, tāpēc, ka tu baidies. Kāpēc ir tā, ka tavas bailes ir spēcīgākas? Kāpēc tu atļauj, lai tavas bailes nosaka to, kā tu dzīvo? Un tā nav tikai viena diena, kad tu atļauj savām bailēm vadīt tavu dzīvi. Tā ir ikdiena. Tavi lēmumi, tavas attiecības, tavas darbības. Reizēm ir tā, ka viens jautājums dod daudz vairāk atbildes nekā daudz padomu. Tāpēc šeit es padomus nedošu. Šeit ir jautājumi un atbildes. Tās tu vari apdomāt sevī. Šovakar ir vērts pajautāt sev vienu lietu. Ja tu rītdien pamostos bez bailēm, kas ir tā viena lieta, ko tu izdarītu vai ko tu pateiktu? Ja šis jautājums tev ir tāds, kas tevi neatstāja vienaldzīgu, tad ir divas lietas. Viena lieta – vari pieteikties Telegram kanālā, kas ir norādīts profilā, un būs arī šeit aprakstā zem šī video. Tiem, kas skatīsies atkārtojumu, tiem, kas nav laivā. Saite uz Telegram kanālu, kur ir 5 soļi, kā katru dienu sasniegt mieru, lai būtu mierā katru dienu tajā miera stāvoklī. Un tur arī katru dienu es no rītiem publiskošu tādu
video rullīti ar iedvesmu katrai dienai. Tā kā, ja tevi šis uzrunāja, vari droši pieteikties Telegram kanālam. Tas ir viens, ko var darīt. Un otrs, ja tu vēlies paskatīties savu situāciju dziļāk, kāpēc tev ir bailes saknē, kā no tām tikt vaļā, kā atrisināt savu situāciju, tad vari pieteikties arī 1-uz-1 online sarunai. Nu tā, šīs 2 iespējas, ko varu tev piedāvāt es, un šobrīd šīs abas iespējas ir bez maksas, tā kā vari izmantot šo iespēju. Un tad jau līdz rītdienai, līdz nākamajam laivam, lai visām foršs vakars un salds miedziņš, un tiešām tās pārdomas, ja tu nebaidītos, ja tev vairs nebūtu bailes, kas būtu tas, ko tu darītu? Kas tas būtu? Tas ir aktuālais jautājums tev šovakar. Labi, atā visiem!